Artūram. Tad es šodien gribēju runāt par jauniešu lomu politikā. Un te jau tā kā man veiksmes bija tā šī nopietnas, ka visu runāt par kaut kādiem konkrētiem projektiem, un tad es tāds vai izlasējuši iznākšu ar kaut kādu savu politisko redzēju, bet pateicos, ka man jau tā kā ievadīja šajā jautājumā. Un tad, principā, tās, ko es gribēju teikt, ir, kad man vajadzēja apmēram paskaidrot vienam savam kursabiedram, ko tad es īsti daru un kāpēc es to daru. Un tad es iepriekš, kā man tas bija šits pašsaprotami, bet šajā procesā es sev noskaidroju, kas un tad kāpēc. Un es sapratu, ka nekas oriģināls jau tas nav. Patiesībā tāpat kā es, tāpat kā visi cilvēki, šaubos, ka varbūt kaut kādās anomālijās gribu dzīvot labāk. Atšķirība ir tāda, ka varbūt es gribu dzīvot labāk šeit Latvijā, un es gribu dzīvot labāk, ne uz citu rēķinu. Un šādās gadījumos, principā, lai sasniegtu šo labāku dzīves kvalitāti, ir divu veidu šķēršļi cilvēkiem. Viena ir tāda iekšējie šķēršļi, kā motivācijas trūkums, kaut kādas bailes un ideju trūkums, un otri ir tādi ārējie šķēršļi, kā tur negodīga politika, negodīga konkurence, kaut kādas krīzes un dabas katastrofas. Un šādos gadījumos sabiedrības nāk kopā, nodibina valsti, un valsts uzdevums ir palīdzēt tik pār šiem lieliem šķēršļiem, un lai tādējādi katrs sev varētu sasniegt labāku dzīves kvalitāti. Šajā situācijā es redzu, ka valsts nepild savu uzdevumu tikt galā ar šiem šķēršļiem, un nezinu, vai tā ir politiķa negribēšana vai nespēšana, un to darīt un likt valstī pildīt tās funkcijas. Tādēļ esošajā situācijā es neredzu citu iespēju, kā pašam iet un mainīt lietas valstī, lai tās sāktu pildīt savas funkcijas, un tīri pat egoistiski, lai arī mana dzīves kvalitāte tādējādi valstī pildot šīs funkcijas uzlabotos. Un tad šeit varētu rasties jautājums, jums nevar pārmest neaktivitāti un kaut kādu nedarbošanos un iesīkstēšanu. Un visu šīs darbības, ko veic NVO, ir ļoti vajadzīgas un noderīgas. Bet ir situācija, un šeit gribētu izmantot kādu, lai raksturotu savu redzējumu, kādu pēdējā laikā visai bieži lietotu salīdzinājumu par valsti kā kuģi. Iedomāsimies, ka tāda valsts ir kā kuģis, kura ir neglābjami ir uzņēmusi savu tādu kursu uz klintīm. Stūre kuģim ir nolausta, kuģa kapteinis ar rūpju rauktu pieri tur rokās stūri un aktīvi to grozi, tēlojot, ka viņam vēl ir kaut kāda kontrola. Uz klāja atrodās, pieņemsim, 3 pirāti, mēs varētu viņus nosaukt, piemēram, par Andri, Aināru un Aivaru, kuri vēl cenšas savākt pēdējās glābšanas vestes, lai aizbēgtu ar pēdējām glābšanas laivām no šī kuģa. Un tāpat brīdī ir cilvēki, kur kaut ko gribētu darīt, bet viņi lāpa būras, krāso klāju, spodrina lielgabalus, bet principā tas izskatās, ka diez vai novērš šīs kuģa neizbēgamo traukšanos uz klintīm. Tādēļ es uzskatu, ka šajā situācijā katram aktīvam jaunietim, kurš redz nepieciešamību kaut ko darīt lietas labā un uzlabot gan savu dzīvi, gan arī sabiedrības dzīvi kopumā, ir svarīgi iesaistīties šajā politiskajā darbībā, jo es neredzu to kā kaut kādu atsevišķu sfēru, kā piemēram Indijā kšatriju kasta, kurai būtu piedzimusi, lai to darītu, bet es redzu politiku kā katra individa dzīves sfēru, kur katram būtu jābūt iesaistītam šajā valsts veidošanā, jo citādi izlaižot šo atbildību no rokām, to pārņem kaut kādi darboņi, kuri to iemācās pagriezt sev pa labu. Tātad šeit bieži izskan tādas versijas, ka, to jau varētu, bet sistēma ir slikta un te jau neko nevar izdarīt, bet patiesībā jau pirms šīm
demonstrācijām, kāds reti jau kurš izmanto iespēju tur dibināt savu partiju vai stāties citās partijās. Un te man nāk kāds prātā gadījums, kad es lasīju dombiedru grupā, draugos par šo situāciju, kad es varu nolīgt un sarunāt 200 līdz 500 cilvēkus, mēs iesim pa ielām, mainīsim situāciju. Un tad šajā brīdī man parādījās tāds smīts, jo reāli, ja tu varētu sarunāt 200 līdz 500 cilvēkus un iestāties kaut vai vienā partijā reizē, tad jebkuras partijas kongress ir vienkārši tev pie kājām. Tu ievēli savu valdi, nomaini jebkurus statūtus, vadītājus, un šādā veidā to situāciju var krietni tehniskāk, krietni tieši uzlabot. Tātad, rezumējot, politika ir tieši instruments, kā uzlabot savu dzīvi jau šeit un tagad. Tas ir nepastarpināts veids, kā ar savu darbību jūs varat īstenot savas idejas un savu redzējumu par valsti. Paldies!